nebrīve. Tev prasīs, kas tas tāds, 4 gadus vienā klasē atstāts, jau rūdīts uz domām kāds prāts. Tēva dotā nauda augus paplāts, ķēliņš paliek bezkaunīgs un apmāts, kamēr pazūd saprāts, jau 15 gadus kāpāts, bet pirms gadu jau bija kriminālās lapās, strādājis pa kaprats, uz neatgriešanos, sacmu atklāts, nebrīvē pavadītie gadi bija kā duncis viņa aklās. Zināšanas pakāls, viņš palika kā šakals, vienīgi vēl miesīgi māca stāvēt tam blakam, noplukuši tā kā plakāts, drēbēs platās, ģimes saskāps, tā it kā gabalos sasprāks, no ģimenes vairs nepalika pa ģimenes, ja nu vienīgi dāvans, no iepriekšējās dzimens un laimi, kas izkūpē gaisā, un tagad gaisā rotē, kā torpēd, kas iesprūd uz pagātnes flotē, augsts un pliekans, ka pats saskriens iekals smēls, ka rutīna no sekls azarta spēles, sviedri viņa aprī kā dēls, viss, kas šķebināja, viss tas krājās uz mēls, pārmet un pavēls, tas asviņas sadzēl, tagad bija tā sērija, kas rosināja karu, bumbu lido garām vārtiem, kā kaladzai, pēc izskat vairāk līdzinājās kamikadzai, mērķi tie sabruk, tēvs sāk dzert, māte nesāja parūku, pats staigāja ar bazuku pie sāniem, un tas smalki izpēto tārien, pacietība zūd, kas spēks no kuluāriem. Es pazinu vienu čalu, kam pat gaņava bija paļīgs, viņš sēdēja admirālītī, pie šņabju un aļika, vēs ripinādams automātā naļiku kā kaļikus, kamēr paziņas palika pret čali aizdomīgas, katram, ko viņš satika, teica aizdod 3 latus, atdošu rīt, dod zobu, apsolu vīrs un vārds sasodījis. Ja tie būtu tik 3, bet parāda saraksts bija garāks kā arābu pasaks, tad tu pieķer sevi azartspēļu varā un pats sāk novērsties no tevīm, ka tu noskrējies netīrs un noslēdzies sevī, skraidi nolemts un nedzīvs, nepārtraukti meklēdams, ko nospert vai medīt, tad tu nospied pa pogām un tad rokas vairs netrīc, un ja noveic, tad turās kādu momentu kredīt. Algas dienas naktī kastē ielocīt algu, labāk sēdēt aiz restēm nekā vienrocim uz draudu kaifs, ne?